ar Vladislavu dziesmu. Vladislav? What is love? Viņš tā teica, jā. Ok, ja kāds nav pazīstams, šī ir Krasņikovu ģimene, Vladislav un Kitija, un tur ir Tomsonu ģimene, Gustavs un Sāra. Un tagad mums būs ap 10 izteicieni, kur jums būs jāspriež, vai jūs tam piekrītat vai nepiekrītat. Tātad, pirmais izteiciens. Puisim jābūt tam, kurš noskata meiteni un pirmais viņu uzrunā. Tad, kurš gatavs sākt? Es ļoti piekrītu. Pēc mūsu pieredzes mums tā bija, man liekas, tas diezgan daudz tā kā pārpratums un nevajadzīgas situācijas izglāba, nu tā kā pataupīja mūs no visām tādām tā kā confusion, ja, no visa tā, nu tā kā mēs no tā izvairījāmies, tāpēc, ka Gustavs vienkārši saņēmās un pajautāja jautājumu, ja, un es arī uzskatu, ka tam tā būtu jābūt, jo man liekas, nu, labāk, ka vispār kāds pasaka. Labāk, ka vispār kāds saka, kad nevis ir tādas, tur, ķipa, mēs tur kaut ko tur tā kā runājam, kaut ko mums patīk viens otrs, bet neviens neko nedara. Labāk, lai kāds izdara, bet manuprāt, jā, labāk ir, ka to izdara puisis. Mēs arī piekrītam, bet dažreiz tas var būt tā, ka sieviete ir meitene, ja, ir kaut kā to darījusi tā, ka viņa neuzrunā pirmā, ka vīrietis uzrunā pirmais, bet viņš nemaz nenojauš, ja, kas tur apakšā notika. Bet vīrietim vajadzētu būt pirmajam, manuprāt. Okay. Varbūt man būtu nemelns, bet sarkans, jo mūsu attiecībās ar sievu arī viņa varētu tā teikt, ka spēra pirmo soli, un dažreiz viņa joko, ka ja viņa neko nedarītu, es joprojām būtu viens un neprecējies. Un... Ok, iesim tālāk. Otrais, forša personība ir pievilcīgāka par labu izskatu. Es iedrošinātu, ka abi divi no pāri var izteikties. Jā, ka meitenes nepārstāv grupu. Paldies. Paldies mūsu moderātoram, Elijam. Nē, nu labi, ja var sākt, tad es teiktu tā forša personība pievilcīgāk pa labu izskatu. Es ļoti piekrītu. Varbūt sākumā liekas, tur kas ko kā, bet pēc tam, tā, ka jūs jau esat apprecējušies tā kā ilgāku laiku un tā, tad tu saproti, nu, tajā brīdī, kad patiesībā, nu, tiešām tas, kas ir tas svarīgākais, to cilvēku dzīvos visu dzīvi, vai ne, un kā, ja es nemaldos Salmana pamācībās, teikts arī, daļums viļ un skaistums paiet, vai ne, bet sieva, kas bīst savu kungu, ir jāteic un jādaudzina. Okay. Tā kā tas pasaka man domu. Sāra ir ko piebilst? Nē. Es piekrītu. Jā, pilnīgi noteikti personība ir svarīgāka ne tikai sākumā, bet arī vispārībā, jo tas ir tas, ar ko nākas sadzīvot pēc tam. Tas izskats, šurpu turpu bišķi var mainīties. Es atkal nemācēšu teikt, jo man ir abi divi. bet kad jūs uzsākat attiecības, kas bija pirmais, ko jūs pamanījāt? Vai to raksturu, vai personību, vai izskatu? Izskatu. Nē, es jau kad personību. Nē, man liekas, es jau viņu ieraudzīju no sākuma. Jā, man liekas, sākumā izskatu, un pēc tam jau tā, kad sanāca arī iepazīt, sapratu, ka ir visa paka, arī viss pārējais baigi labi. Tā kā. Ok. Trešais. Veidot attiecības ar neticīgu puisi vai meiteni ir daudz vieglāk nekā ar baznīcas cilvēkiem. Es teiktu, ka nē. Es teiktu, ka ar baznīcas cilvēkiem ir vienkāršāk, tāpēc, ka jūs esat, vismaz, ja nākat no vienas draudzes, tad visdrīzākais jums arī ir līdzīgas vērtības. Ja nākat ar, teiksim tā, ar atšķirīgām ģimenēm, pagātnēm, draugiem, draugu loku un tā tālāk, tās vērtības var būt kaut kur virspusēji līdzīgas, bet īstenībā viņas var būt pilnīgi atšķirīgas un dažādas. Līdz ar to vieglāk, pilnīgi noteikti ar draudzes cilvēkiem, ar kristiešiem, ja tu esi kristietis.
Jā, un varbūt, ja pat sākumā varētu likties, ka tev ir vieglāk, tad pirmkārt jāpačako savas attiecības ar Dievu, un otrkārt arī jāzina, ka pēc tam laulībā tur gan būs čaura asma, jo, mēs visi zinām, vai ne, kas esam laulībā, kāda izaicinājuma ir, vai ne? Jā, arī es tieši gribēju precizēt, vai tas ir tā kā runājot par mums, vai tas ir domājot par to, ka in general vai ir vieglāk tikties ar neticīgu cilvēku vai ar kristieti? Ja tu nezinu, kā tas jautājums nonāca? Tas būtu in general, kopā, ja paskatīties. Bet es tāpat, es piekrītu Vladislavam, ka tas ir atkarīgs no tavām vērtībām. Ja jums nesaskan vērtības, kas ir, ja ne pat svarīgākais, tad noteikti viena no svarīgākajām lietām, tad jā, varētu būt diezgan grūti. Gusto. Jā, es pateikšu, kādā gadījumā piekrītu un kādā nepiekrītu. Tad vieglāk piekrītu tādā ziņā, ka ja tev negribas nemaz tā ievērot to, ko Dievs ir teicis, vai ne, saglabāt laulības svētu un tā, kas tev pie tā ir jācenšas. Ja, tad daudz vieglāk tev to būs izdarīt ar kādu, kurš nav ticīgs, kurš neiet uz baznīcu, vai ne? Turpretī, ja tev tā lieta, ja tev tas ir svarīgi, ja, kas Dieva vārdā teikts, noteikti tev to būs vieglāk ar kādu, kurš ir arī no baznīcas, kurš ir ticīgs un ar kuru tev, kā jau minēja, saskan tās vērtības. Tā kā, jā. Ok, super, paldies. Tad turpināsim tālāk. Ja vēlies apprecēties, tad tev aktīvi jāmeklē otrā persona. Un varbūt, lai mēs mazliet ātrāk virzītos, tad uz vienu jautājumu atbild viens pāris, uz otru cita. Ja ir ko piebilst, tad... Labi, ja vēlaties apprecēties aktīvi, jāmeklē otra persona. Nē, es nepiekrītu. Es domāju, ka var atrast arī, varbūt, jūs pieved to cilvēku klāt. Un teiksim, kalpošanā kopā, vai tā viņš vienkārši uzrodas. Bet, protams, neapprecēsies, ja nebūs kaut kāda rīcība, kaut kāda darbība. Tā kā, ja tu vēlies apprecēties, tad kaut kā jau tev tomēr ir jāstāsta. Nevar tu tā, ka kādu dienu, tad jau man atnāks un pēkšņi, nezinu, viņa nometīsies, vai viņš nometīsies ceļiem un viss. Dievs man pateiks, kurš puisis man ir jāprec, un tad es pie viņa pieiešu un pateikšu, Dievs man pateica, ka man tevi jāprec. Jā, tā arī nebūs. Ok, tad kurā krāsa? Es teiktu, nepiekrītu. Sarkanā, jā. Labi, tad virzīsimies tālāk. Puisim un meitenei attiecībās nav jābūt labākajiem draugiem. Tā, ko es vēlos pateikt? Es domāju, kad jau ir attiecības, tad jau būtu jābūt labiem draugiem. Sāksim ar to. Vai labākajiem draugiem, gan jau, kad visiem mums ir arī, čalim ir čaļu draugi un meitenē meiteņu draugi, bet labiem un aizvien labākiem draugiem noteikti jākļūst. Tā kā es teiktu, es piekrītu tam, ka nav jābūt labākiem draugiem, bet labiem draugiem, jā. Vīram ar sievu būtu jābūt jau labākiem draugiem. Ok, paldies. Kitie ir ko pievienot? Labi, paldies. Tad nākamais jautājums. Precētiem cilvēkiem ir vairāk problēmu nekā tiem, kas nav precējušies. Tur mēs zinām, Bībelē, ka ir rakstīts, vai ne, kad ir vairāk rūpes tā savas, kas Pāvils vai kas rakstīja. Varbūt var pakorektēt Viktoru. Tas ir, es sapratu, tikko sapratu, ka tas ir ļoti bīstams jautājums, jo, ja Gustavs pateiks, ka ja es piekrītu, tad viņam būs problēmas no sāras. Vai tev ir grūti ar mani, ko tu atbildēji? Nē, es ļoti vienkārši. Tu iepriekš dzīvoji savu dzīvi, ja? Kaut kādu citādāku. Tagad tu apprecies, ja? Tu ievācies, tu dzīvo ikdienā, ar cilvēku, ar kuru tu iepriekš komunicēji, ja? Bet vēl katrs dzīvojāt savā vietā. Tagad jūs ar atšķirīgiem ieradumiem, no atšķirīgām mājsaimniecībām esat vienā un kopā tur dzīvojat. Skaidrs, kad ir biežāk kaut kādi konflikti nekā bija, ja? Kas ir tagad kopīgi jārisina. Tā kā, tādā ziņā, vai es tātad piekrītu, sanāk, piekrītu, ja, kad es neteikšu, ka nē, jā, es piekrītu, ir problēmas, bet ir arī svētības, tā kā, ir gan. Ok, Sāra? Jā, es arī piekrītu. Tad nav viegli. Bet ļoti piekrīti vai tikai piekrīti? Man liekas, cilvēkiem ir tik dažādas dzīves, ka tur tāds radikāls ļoti piekrīt nevarētu būt, jo ir cilvēks, kurš nav precējies, un viņam daudz grūtāk apstākļi nekā cilvēks, kurš ir precējies. Tā kā jā, es piekrītu, bet es nevarētu teikt ļoti piekrītu. Jā, ok, iesim tālāk.
Draudzē ir jābūt iesaistītai attiecību veidošanās procesā. Vladislav un Kitija. Es teiktu, ka tas ir ļoti vēlams, ja tev ir kādas autoritātes, kuras tu cieni un respektē pirms tu veido attiecības, tad noteikti arī attiecību posmā tev viņas ir jālaiž iekšā, un tas ir ļoti vēlams, jā. Vladislav, tev ir arī kāds komentārs? Es piekrītu, es varbūt teiktu nevis ļoti piekrītu, tāpēc, ka varbūt ne gluži visai draudzē, bet jā, protams. Katram cilvēkam, vai ne? Bet davai uzreiz tā konkrētāk. Kāda veida, piemēram, šeit zālē ir cilvēks, kuram ir attiecības vai plāno veidot attiecības, un viņš domā, bet kā draudzē ir jābūt iesaistītai manās attiecībās? Vai vajag parunāt ar mācītāju, vai tur visos manos postos atzīmēt prieka vēsts, lai viņi redzētu, kur mēs esam, ko mēs darām? Es teiktu, ka attiecības nav vienvirziena ceļš. Tās vienmēr ir appusējas attiecības. Ja gribi vai uzskati, ka draudzē, kā mēs uzskatām, būtu jābūt iesaistītām tavās attiecībās, tev jābūt iesaistītam arī draudzē. Un tad attiecīgi tev veidosies kaut kādi cilvēki, piemēram, kalpošanu, biedri, vadītāji, tie paši mācītāji vai citi, kas pamanīs kaut kādas lietas, un viņi var nevis tur kratīt pirkstu vai kaut ko tam līdzīgu, bet ieteikt, vadīt, padalīties ar savu piemēru, un tādā veidā viņi arī būs iesaistīti tavās attiecībās. Un, protams, arī otrādāk tu būsi iesaistīts draudzē, un tikai tādā veidā tu satiksi šos cilvēkus, kas varētu būt negluži varbūt tās atslēgas cilvēki, bet uzticamības personas. Super, paldies. Kita ir ko pievienot? Okay. Tad pēdējie 3. Puisim būtu jākontrolē attiecību virziens, jo viņš ir stiprākais dzimums. Vai puisim būtu jākontrolē attiecību virziens? Es teiktu, ka vajadzētu būt tā, ka puisim ir noteikti skaidrība un ka viņš ir tas, kurš vada. Bet vai tas ir tāpēc, ka viņš ir vienkārši stiprākais dzimums, tas ir domāts fiziski vai kā? Tur es teiktu, ka nē, vienkārši mēs zinām, vai ne, Bībelē ir raksturvieta sievas esiet paklausīgas saviem vīriem vai ne, un ka vīra galvē ir jābūt Kristum. No tā es ņemtu vienkārši to, ka ir jābūt tai kaut kādai līderībai, vadīšanai, ka tu vadi kaut kādā virzienā, un ka tam būtu jāiekrīt, tā kā jāuzņemas vīram. Bet ka es teiktu, ka tas nav, ka tas tā kā nav arī kopā, kaut vai tajās attiecībās sākumā. Es teiktu, ka kopā var lūgt, un tā. Vai tev ir piemērs, kā vīrietim būtu jāvirza attiecības? Ko tas nozīmē? Pateikt, ka mums nedrīkst tikties vienu mēnesi, es tā saku. Tādas lietas. Nē, man personīgi tādas lietas, teiksim, nebija, ka es tagad šitā mēs netiksimies vai tā un tā, bet kaut kādā mērā tā kā kontrolēju, protams, kaut kādā mērā es kontrolēju to attiecību virzienu, ka mērķtiecīgi mēs draudzējāmies, mērķtiecīgi mēs veidojām attiecības, un es to ievirzīju, pats tā kā uzņēmos iniciatīvu ar Sāru sazinājos, tā kā, teicu, Klavis, atbraukšu ciemos, parunāsim vai tā, tādā ziņā es teiktu, ka tur, bija tā vadība, bet kā tu teiktu? Jā, es arī piekrītu, un arī tas, ka, tomēr, lai gan ir kaut kāda izņēmuma, tomēr tas ir puisis, kurš bildina meiteni, tāpēc, bieži ir tā, ka, teiksim, viņi abi izlēma, es esmu dzirdējis, ka tur iet abi kopā pirkt gredzenes un tā, bet tāpat 99% tas ir puisis, kurš bildina meiteni, un tas nozīmē, ka viņš arī ir tas, kurš, to ir nolēmis darīt. Super. Ne? Ir ko pievienot? Es gribēju pateikt, ka man Vladislavs, man liekas, mēs jau esam to runājuši, ka īstenībā es viņu pabudināju man pateikt tos pirmos vārdus, viņš to nemaz nenojauta sākumā. Bet pēc tam vēlāk man bija svarīgi, ka viņš pats pilnībā izdarīja šo lēmumu, mani bildināt un veidot ģimeni. Tas bija tā kā, jo grūti mirkļi pēc tam attiecībās būs. Tas nav nekāds noslēpums, un tāpat ir rakstīts Bībelē, kad jums būs, jūs iesiet cauri dažādiem momentiem un sezonām. Un tad ir tik šausmīgi svarīgi, ka tieši vīrs ir izvēlējies spērt šo soli un veidot šo ģimeni, tāpēc es teiktu, ka tas ir būtiski, ka vīrs.
Super, paldies. Nākamais. Dievam ir konkrēts cilvēks vai otrā pusīte katram? Es teiktu tā, ka ja tam cilvēkam ir paredzēta otra puse, tas ir mans viedoklis, tad viņam ir konkrēts cilvēks paredzēts. Bet ne obligāti visiem cilvēkiem ir paredzēta otra puse. Tas ir tikai mans viedoklis. Var tam oponēt vai nē, bet jo pirmkārtām statistiski skatoties meiteņu ir, jeb sieviešu dzimumu pārstāvi 3 reizes vai 4 reizes vairāk nekā vīriešu. Tas ir arī dabā. Ne tikai tā kā cilvēkiem, bet starp dzīvniekiem un tā tālāk. Tā kā vai uz katru sievieti varētu būt viens vīrietis, būtu perfekti, bet diemžēl tas tā nav. Kādu iemeslu dēļ, es nezinu. Bet, jā. Kā saprast, vai man ir paredzēts otrs cilvēks vai ne? Es domāju, ka tas jautājums būs Vladislavam, bet Jā, es domāju, ka nav tur tāds konkrēts cilvēks. Kaut gan tagad, esot laulībā, es zinu, ka Dievs viņu bija paredzējis man. Bet pirms tam es zinu, ka ir arī cilvēki, kur apprecās un saka, šitas laikam nebija mans. Tā kā laikam man bija cits paredzēts, ja? Bet nē, tu izdarīji izvēli, ja tas ir no Dieva, tu saņem to, tu izdarīji izvēli, un tu pie tā turies, un tu par tām attiecībām cīnies. Ja? Tā kā. Super, paldies. Jā, es sākumā teicu, ka es nepiekrītu. Es arī esmu dzirdējis daudz, ka tieši varbūt arī kaut kādu tur pat bībeles pantiem savilkts kādu iemeslu dēļ, tā kā ir tur paredzēts vai nē. Tas, ko es teiktu, ka es nepiekrītu. Jā, tajā brīdī, kad tu jau esi apprecējies, tad gan viss tev ir tas konkrētais cilvēks, jā, pēc tā brīža, jā, tad ir tā līnija, bet iepriekš, es lūdzu Dievam, Dievs tā kā svētī, saved kopā ar īsto cilvēku, un tu satiec kādu, meiteni, ja, vai puisi, un jūs aiziet randiņā, un tagad izrādās, ka viņš tomēr, īsti jums tās kaut kādas, tur intereses, vērtības, hobiji, kaut kas nesakrīt, jā, un galīgi, teiksim tā, nestapats. Es ticu, ka iepriekš, ja tā kā pirms jūs esat apprecējušies, varbūt tā, ka tu atrodi kādu cilvēku, kurš nav piemērotāks, ja, savā ziņā, un tad izvēlies, ar viņu es tiešām gribu būvēt tālāk kopā dzīvi, ja, un tad tajā brīdī jau, ka jūs apprecaties, jā, tad tas konkrētais cilvēks. Iepriekš, ne. Paldies. Un tad pēdējais jautājums tieši šajā sadaļā. Bez abu pušu vecāku piekrišanas nevajadzētu pat sākt draudzēties. Ar rakstisko piekrīšanu. Tāda veica. Nē, ok. Man liekas, lielākā daļa no šiem jautājumiem ir tādi ļoti individuāli, jo var būt visādi gadījumi. Piemēram, mūsu gadījumā, jā, es ar viņu nedraudzētos, jo man mamma nepiekristu. Bet ir tādi, kur, teiksim, nezinu, puisis un meitene, viņi kristieši, viņi vecāki nav kristieši, viņi nesaprot, viņi saka, ka Dievs tiešām mūs aicina, viņi nesaprot, nedrīkst, tā kā ir visādi gadījumi, bet ja es runāju tieši par sevi, tad es teiktu, jā, es ļoti piekrītu. Ok. Varbūt ir ko piebilst arī. Es teiktu, ka būtu vēlams nedraudzēties, ja vecāki iebilst, un tad būtu skaidri jāsaprot, kāpēc. Tā kā argumenti, un tie ir jāizvērtē. Tomēr jūs nedraudzējat, mēs visi nesākam draudzību, tā kā mums ir 4 gadi un nespējam saprast, tā kā vispār tos argumentus. Mēs sākam tad, kad mēs esam spriestspējīgi. Un ja tev vecāki, kuri tevi ir uzaudzinājuši, vēl tev to labāko mīl, un tev viņi ir kaut kādā mērā, jeb kādā veidā autoritāte, iespējams, kādam tas nebūtu mamma vai tēvs, bet vecākais brālis, māsa, saka, hei, rekur tā un šādi, tad ir jāizvērtē un pašam jāpieņem lēmums, jo tomēr vecāki nav tie, kas pieņem lēmumu tavā vietā. Un es nesāku draudzēties pirms Vladislavs nepajautāja manam tētim. Man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es jau biju tajā vecumā, ka es sapratu, ka, hei, man tas ir ļoti svarīgi, jā. Cik ļoti bija bail prasīt? Ārprāts, es... labi, cerams, ka nevienam te nav vāji nervi un slikta duša nepaliek, bet man liekas, man vajadzēja, nezinu, jā.
Es staigāju Atklātais jautājums. Nē, konkrēti, man liekas, ja man būtu par rokai pampers, tad es to uzvilku pirms es zvanīju, jo es zvanīju un es 3 reizes pārdomāju, tad zvanīju, tad pēkšņi atcēlu un jūtu, ka man tūlīt zvanīs atpakaļ, es domāju, nē, labi, jāzvan. Bet tas bija mans lēmums, ko es gribēju izdarīt, un patiesībā es gāju vairākas reizes gan pie Kitijas tēva, gan arī pie brāļiem. Bet tas ir tāds garāks stāsts. Tas ir arī tas, ka, labi, nesāk pēc tam. Stāsti ir dažādi, es varu pateikt, tikai man tādas līdzīgas sajūtas bija, tā kā es ār runāju, bet es teiksim, no mūsu gadījumā, es patiesībā pat Sāras tētim nepaprasīju pirms Sāru bildināju. Un mēs viņam vienkārši piezinājām pēc tam, kad Sāra jau bija ar gredzenu pirkstā, viņa rāda, un viņš man nepaprasīja. Un tad bija tāda situācija, tā kā, jā, bet tur arī bija savi iemesli, tā kā dažādi gadījumi. Protams, vēlams būtu noteikti ar iepriekš es piekrītu tādā gadījumā, ja ir tā iespēja un ir labi vecāki, tad ar to piekrišanu vai ne un parunāt. Ok, super, paldies. Tagad mēs ķersimies tieši jūsu pieredzi, jūsu stāstam, bet pirms lai jums arī ir skaidrs, ko mēs paprasījām mūsu ciemiņiem sagatavot, mēs paprasījām, lai viņi padomātu par 4 lietām savā draudzības periodā vai savās attiecības, kuras viņuprāt sanāca ļoti labi, kuri patika Dievam, viss bija fantastiski un labi, un 2 lietas, pie kurām vajadzētu piestrādāt. Varbūt kādas kļūdas, varbūt kādas lietas, ko vajadzēja izdarīt citādāk. Bet pirms mēs ķersimies tam klāt, es paprasīšu ļoti, ļoti īsu, 2 vai 3 minūšu laikā, ļoti īso versiju jūsu stāstu. Lai tās būtu 2 vai 3 minūtēs, ir jāstāsta vīriešiem, vai ne? Ok, labi, tad es sākšu. Būtībā mums attiecības sākās ar to, ka es vienkārši biju redzējis Sāru, man viņa patika. Un, viņa dzīvo Ikšķilēs Lielvārdē, pa ceļam pēc visiem atmodas vakariem un pasākumiem kopā vienā ceļā braucam uz mājām, jā, vismaz vienā vilcienā. Un tad jau mums tās sarunas un viss gāja, un tā kā pienāca brīdis, ka es sapratu, tā kā man viņa tiešām patīk tā, tad es uzaicināju Sāru, es viņai pateicu, Klau, vai es varu atbraukt uz Ikšķili, tā kā es gribu parunāt. Es aizbraucu uz Ikšķili un tur es viņai pastāstīju par savām jūtām. Es teicu, lai viņa pati padomā, kā viņa jūtas, un sākumā mēs neko tālāk nedraudzējāmies. Pēc tam jau mēs precīzi 4 gadus atpakaļ, 25. oktobrī arī tā kā šodien, bet tikai sanāk 20. gadā sākām draudzēties. Un tas bija, ka es biju palūdzis arī viņas mammai, tā kā svētība un vecmāmiņai vai viņas mieru. Tālāk mēs vēl 2 gadus draudzējāmies, līdz kamēr viņa bija aizlidojusi projām. Es aizmirsu, kur tu biji uz Sicīliju aizlidojusi, tikmēr es jau biju iegādājies arī sadarināšanās gredzenu. Tā kā viņa atlidoja, tad to tā labi apslēpu, kā viņas vārda diena, bet patiesībā dienas beigās bildināju. Un mēs lūdzām Dievam gudrību, bijām plānojuši, ka kāzas mums būs pēc gada, tur tikai augustā, 23. gadā, bet patiesību sakot, lūdzām, un kaut kā abiem bija miers, un mēs tā pajautājām, padomājām, kāpēc tā kā, kāpēc tad, kāpēc ne tagad, ja? Jā, mēs runājām. Nē, tas, protams, bija īpaši, tas bija Dieva svētībā, jā, un tas nebija tur tā galīgi viegliprātība, mēs par to nopietni lūdzām un domājām, bet vienkārši bija tāds miers, tā kā, tas miers, ka tā kā, kāpēc tā kā nē, jā, un nav stress par to, un tā mēs apprecējāmies, sanāk vispār 3 mēnešus vēlāk, 11. novembrī, tūlītās tad būs Lāčplēša dienā 2 gadi laulībā, tā kā kaut kā tā, precīzi 2 minūtes un 2 sekundes. Wow, paldies! Ja jums ir kādi jautājumi viņiem, tad droši varat atsūtīt slaido. Mēs tos uzdosim. Tā, es mēģināšu arī uzņemt. Tātad es sākumā nevis ieraudzīju, bet es sadzirdēju Kitiju. Viņa bija uz skatuves, viņa darīja to, kas mums kā kristiešiem jādara. Viņa kalpoja. Viņa bija slavēšanā, un man liekas, ka tas bija sen atpakaļ, bet bija ziedojuma laiks, un vienkārši es, kamēr nāca tas maisiņš trauciņš, es izdzirdēju to balsi un paskatījos, kura tad tur dzied, jo skaista balss, un tieši tajā mirklī dziedāja Kitija, un man iepatikās ne tikai tas, ko es dzirdu, bet tas, ko es arī redzu. Tā es ieskatījos, pagāja kāds laiciņš, man liekas, tuvu pie, pusgada,
Mums nebija nekādas ne sarunas, neko, bet es uzzināju, ka viņi brauc uz Angliju. Un viens veids, kā uzsākt sarunu, bija paprasīt nopirkt viņai tēju, kas man tiešām ļoti garšo, un viņi pārdodās tikai Anglijā. Un es domāju, viņi to aizmirsīs un visu, un tā kā pilnīgi bezsakarā bez mazai. Un sākās Bībeles skolas, kuras gāju, un viņa bija Bībeles skolā administratori, paldies. Un viņi atved man to tēju, man bija tāds, ko? Tu atceries tā kā par to tēju un par mani kādā. Uzreiz jautājums, vai tu saprati tajā brīdī, ka kaut kas tur ir? Es sapratu, jā. Okay. Jā, un tad fast forward, mēs sākām runāties, tad mēs sākām sarakstīties, tad es veicu pirmo soli, devos pie viņas tēva parunāties, un tad pāris vēl nākamie soļi. Un tad mēs draudzējāmies, man liekas, pusgadu vai gadu, sadarinājāmies, apprecējāmies, piedzima bērni, un tā mēs te esam. 10 gadi laulībā augustā. Jā. Wow, tad jums apaļa jubileja jau bija vai būs? Bija augustā. Wow, super! Ok, tad ķersimies klāt pie tām lietām, ko jūs sagatavojāt. Ja, tad sāksim ar to, ka katrs pāris 2 lietas, kas tiešām labi sanāca. Nē, sadalīsim 2, un viena, kas nesanāca, tad otrs pāris, tad jautājumi, un tad jūs turpināsiet. Jūs kā pieredzējušākie, sāksim ar jums. Mikrofons pie manis sākšais. Manuprāt, viena no lietām, kas mums tiešām izdevās, ko Dievs teiktu, wow, malači, tas, starp citu, bija arī tur augšā kā jautājums. Mēs ļāvām iesaistīties draudzēji, tāpēc teicu, varbūt ne visai, bet daļai mūsu attiecībās, un tās attiecības bija atvērtas, viņas bija gaismā. Mēs nedarījām neko tādu, par ko mums pašiem būtu pēc tam varbūt jākautrējās vai vēl kaut kādā veidā. Mēs bieži tikāmies ar kādu, mēs tikāmies par dienu, tikāmies tā kā visur publiskā, piemēram, kafejnīcā vai kaut ko, spēlējām galda spēles. Mēs netikāmies varbūt tās vēl vakarā, kad ir grūtāk varbūt tās kādam tevi pamanīt, un līdz ar to arī rīkojies mazliet varbūt citreiz kāds savādāk. Tā kā jā, mums bija atvērts attiecības. Es šeit pieminēt, ka mēs viens pret otru izturējāmies tā, ja gadījumā mēs saprotam, ka mēs neesam viens otram, ka mums nebūtu kauns sēdēt vienam tur, otram tur un skatīties vienam otram acīs. Es izturējos pret viņu tā, it kā viņš ir līgavains. Viņš ir līgavains un pagaidām ne man. Ja? Tā kā tas bija tas mūsu. Jā. Un tad viena kas sanāca, viena kas nesanāca. Uzreiz jautājums jums. Jā. Okay, jūsu gadījumā it kā var teikt, ka, protams, tu esi mācītāja meita, un tāpēc jums bija jārīkojas tā. Bet, piemēram, kāds ir, kurš plāno veidot attiecības, vai tagad jau ir attiecībās, un it kā viņš jūtās, ka no viņa nav tāda pieprasījuma. Ka, es esmu draudzē, bet es esmu tāds nemanāms, un neviens neskatās uz mani. Kā viņam būtu jārīkojās, lai arī iesaistītu draudzi viņu attiecībās? Jā, es domāju, ka noteikti tev, ja te ir mazajā grupā, ja tu nāc draudzē, un tu esi mazajā grupiņā, un es ieteiktu būt mazajā grupiņā, vai tu esi, es nezinu, šeit starp jauniešiem, tu esi kopā ar čaļiem, vajadzētu būt tā. Es varbūt nesaprotu līdz galam jautājumu, bet es vajadzētu būt tā, ka ir kāds cilvēks, kam tu pastāsti, padalies. Man tur tā meitene patīk, viņš saka, wow, jā, viņi tiešām tur savu vārdu un tā tālāk. Un kad jums ir tā kā atvērts attiecības. Jo man bija ļoti svarīgi, jo redz, es varbūt mācītāja meita un visam jābūt tā, bet es biju piedzīvojis tādas kanāriņa attiecības, ka viņš kaut ko grib, kaut ko negrib, aizjām tur tikos un kaut ko slepeni. Tāpēc man bija ļoti augsts standarti pret Vladislavu. Es zināju savu vērtību, es zināju, ka es negribu kaut kur tur apkārt kaut kur mičkalēties. Es gribēju, ka manas attiecības ir skaistas, Dievam par godu, jo es jau gribu pēc tam to laulību tiešām laimīgu un foršu. Man bija jau, es redzēju jau gala mērķi, ja, varbūt tāpēc arī tāds vecums, bet līdz ar to man nebija problēmas, ka man tur kāds aizrādīja, vai pateica, hei, varbūt tā nevajag, vai kā. Un labi, es jau aizgāju neceļos, ja?
Jā, bet varbūt es to otru lietu vēl, kas mums tā kā sanāca, ja? Tā otra, vai tu pabeidzi to? Tu pabeidzi pirmo lietu? Un tā otra lieta bija, mēs, kad sākām draudzēties, jau parādījās sociālā tīkli, WhatsApp bija, Instagrams, viss. Un mēs neesam tik sani. Internets jau bija? Internets jau bija, jā, bet tajā brīdī baigi parādījās tās. Un man pirms tam bija attiecības, mēs nepārkāpām tur arī kaut kāds beigās robežas, bet bija tādas attiecības, ka tu 3 vakarus parunājies līdz 3 naktī, un principā jūs jau esat tikuši līdz kā sauks jūsu bērnus, ja? Un es sapratu, ka, hei, nē, es negribu tā, es gribu kaut ko tīru un skaistu. Un mēs sarunājam, ka mēs nesarunāsimies Instagramā, WhatsAppā un tā tālāk. Mēs rakstījām viens otram vēstules. Un tas bija 10 gadus atpakaļ. Un man ir šāda kaste, liela apaļa, un viņi ir pilni ar vēstulēm, jo mēs vēstules nodevām viens otram. Mēs negribējām pasteidzināt, mēs negribējām, lai tas mūs visus steidz un kaut kur uz priekšu. Mēs gribējām, lai manai mammai bija tāda vēstuļu kaste no tēta, kamēr viņš bija armijā, un es vienmēr bērnībā sapņoju, ka man arī būs tāda vēstuļu kaste. Un man tāda vēstuļu kaste ir, jā. Vai tu reāli ieteiktu katram jaunietim, kas šodien šeit ir, un vispār teorētiski jebkuram jaunietim, kā nesaraksties sociālos tīklos? Es ieteiktu skatīties robežu. Un jā, es teiktu, ka, piemēram, tur, ja vēl nav nekas tālu aizgājis. Piemēram, man bija svarīgi, es zināju, ja tu zini, es nezinu, kādas jūsu attiecības ar vecākiem, bet ja tu zini, ka tavi vecāki grib tev labāko, tomēr, ja? Un tavi līderi grib tev labāko, un viņi arī stāvēs par stipru laulību tev, un viņi grib, lai tev viss izdodas. Tad es tagad aizgāju projām, bet par tām vēstulēm es vienkārši teiktu, ka tas nav veselīgi. Nē, tas nav veselīgi. Ir dabīgi. Ļauj tām attiecībām veidoties dabīgi, bet satiekaties, tomēr ieskatieties viens otram acīs un visu. Jo es saku, es esmu to piedzīvojis, kad kur tālāk aiziet. Tur jau iet par ķermeni runāt un tā tālāk. Ja? Un tad tiešām jau jūs satiekaties un bez maz vai, ja tu rīt man neprec čalīt, tad ko mēs vispār daram? Ja? Un mēs iekāpjam viens otru dvēselē pārāk ātri, man liekas, un tad mēs varam pārāk viens otru sāpināt un jā, man liekas, tas vienkārši nav veselīgi. Super, paldies. Un tad tā lieta, pie kuras vajadzētu piestrādāt, kura varbūt tik ļoti neizdevās, lai tā būtu tāda kā mācība visiem. Nē, tu saki. Jā, par draudzību. Mums tomēr ir pagājis kāds bija šī laiks. Mēs arī mēģinājām pirms tam atcerēties, bet par draudzību mēs baigi neatceramies, ka būtu kaut kas nepareizi izdarīts, jo mēs tiešām centāmies visu izdarīt pareizi. Viena lieta, ko mēs pēc tam jau laulībā esam sapratuši, piemēram, tagad arī ar bērniem, bet mums, Eliotam tūlīt būs 9 gadi sanāk, mums tāds divvientulības posms bija salīdzinoši īsts, tik cik 1 gadiņš, kamēr, un nestrīdēties bērnu klātbūtnē, nerisināt savas problēmas, un tas sākumā nevienmēr sanāk. Tas ir tas, ko, ja mēs tā runājam par tādu pirmo 2 gadiem, tad sanāk sākumā ne tur, ne tad un tā parisināt. Es nezinu, man būs varbūt vēl viena iespēja. Jā, tiešām es piegāju pie mammas, jo man mamma zināja mūsu attiecību sākumu, un es viņai saku, ko tu vari teikt, kas nebija. Tiešām, piedodiet, bet tiešām, saprotiet, tāpēc, ka Vladislavs arī bija pirms tam attiecībās, un es biju, un varbūt jūs varat paņemt no tā 2 cilvēki, kurš pirms tam piedzīvoja ne īpaši, viņi gribēja tīru un foršu, un lai pēc tam tiešām mēs varam teikt, tas bija kruta. Jā. Es varbūt mēs varam pārnest šo jautājumu no bērniem uz vienkārši strīdēties citu cilvēku klātbūtnē, vai arī nolikt otru, vai kaut kā aizrādīt publiski, varbūt kaut kas tāds bija. Jā, par strīdiem. Mēs tiešām runājam, cik reizes mēs strīdējāmies savas draudzības laikā, un tā bija 1 reize. Bet pēc tam es varu teikt, ka pēc tam varbūt tas emocijas vairāk tu palaidi vaļā vai kā, un es ļoti iemācījusies, varbūt kādam nodara. Tad, kad jūs
strīdaties, dažreiz tev tāda sajūta, ka, lai tas uguns, kurš deg, un tu met vienkārši iekšā visas emocijas un visu. Bet tev ir jāiemācās tas, ka arī strīdā tu esi pie saprašanas, tu kontrolē savu muti, tu kontrolē savas emocijas, un nav pēc tam jānāk un jāskatās, kas vēl ir palicis pēc tā uguns, kur nē. Abiem ir jāmācās arī strīda laikā strīdēties gudri un sargāt vienam otru sirdi un nepateikt vārdus, ko tu pēc tam nevari paņemt atpakaļ. Jā. Tas ir mūsu tāds, man liekas, vai ne? Mēs negribam parādīties baigi svēti, bet piedodiet par draudzību. Tiešām tā ir. Pēc tam laulībā varbūt ir daudz ko jāuzlabo. Jūsu ieteikums, piemēram, ir pāris, viņiem ir pirms laulību attiecības, bet viņi visu laiku strīdās. Nezinu, tur reizi nedēļā tāds kārtīgs strīds. Vai tas ir ok, vai tas nav ok, vai tas ir red flag, vai ko ar to darīt? Es laikam teiktu tā, ka strīdi ir dabīgi, tāpēc, ka tie cilvēki, kas iepazīst viens otru, un tā kā iepriekš minēja, viņi nāk no dažādām vidēm, un to sauc tādu par slīpēšanos, tā kā dimanta slīpēšanu, viņi nenāk viegli, viņi notiek. Bet red flag noteikti būs tad, ja tev ir jāsaprot, kas ir tavas vērtības un par ko jūs strīdaties, jo, pilnīgi noteikti 10 gadus vēlāk es ģimenei varētu pateikt, nav tā, ka mēs esam mainījušies pa 180 grādiem, un tagad es esmu savādāks, un Kiča ir arī pilnīgi citādāk, un vai viņa mani ir, pārveidojis, teiksim tā. Tātad, ja tev ir kaut kas tāds, kas ir, ka jūs strīdaties par kaut kādu, teiksim, vitāli svarīgi, nevis tāda, kas tev vienkārši ir svarīgi, un tas aizskar kaut kā, bet, nē, tas ir pilnīgi svarīgi, un es tā negribu, tā nevaru. Visdrīzākais, ka tas nemainīsies, tas būtu red flag. Mums ir vēl viens jautājums, kas iesūtīts tieši par strīdiem, par konfliktiem. Kā jūs risināt strīdus? Kādi tips and tricks? Jā, mums ir vārds stop, un to mēs paņēmām no viena laulāto semināra, jo Vladislavam ir ļoti svarīgi palikt mierā. Man ir svarīgi tieši tajā sekundē izrisināt to strīdu. Tā kā, nē, tu mani nesaprati, tu tā un tu pārprati un tā tālāk. Vladislavam vajag iedomam 5 minūtes, es ievilkšu elpas, nomierināšos, satnākšu apakaļ. Tāpēc mums ir vārds stop, un ja viņš man pasaka stop, es saprotu, ka Kitī ieej virtuvē, pagaidi, nogaidi un tā tālāk. Bet jums jāsaprot, kāpēc mēs šitā runājam, tāpēc, ka trešais punkts par mums, kas varbūt mums izdodās, ir tas, ka mēs abi gribam mācīties. Mēs abi esam atvērti mācībai. Līdz ar to ir kaut kādas lietas, jo es zinu, jauniešiem tur pēc tam tu skaties, vai ne? Man ar tā, droši vien, man tā bija man bija, bet tagad es sapratu, es gribu mācīties, un es sapratu, ka šī ir man vienīgā laulība, un es gribu, lai viņi rīktīgi laimīgi, lai mums rīktīgi forši. Līdz ar to mēs abi esam to pieņēmuši, jo pēc 3 gadiem laulībā man likās, pagaid, tas ir viss. Un tad mēs tādā parunājam, pagaidi, nē, bet mēs gribam rīktīgi forši. Un tad mēs sapratām tā, kāda ir solīši, lai mēs varam to laulību visu laiku uzskačāt, lai viņu padarītu foršāku. Un tas arī mums ietver, jā, un man vīrs nereāli krūts. To var jūs droši vien. Viņš tāds pragmātis, viņš un līdz ar to es esmu iemācījusies arī no viņa, kad var mierā arī izrunāt, nevajag iet tur augšā un savārīt un saplēst trauks un tā tālāk. Tā kā tas, diemžēl, nav mūsu stāsts, ja jūs tādu gribējāt. Ok, pie jūsu punkta mēs vēl atgriezīsimies, bet tad vārds Thompsonu ģimenei. Jā. 2 lietas, kas izdevās, un viena. Jā, viena no lietām, kas izdevās, bija, es teiktu, savstarpēja atklātība un godīgums. Jo, kā es minēju sākumā, kad es sapratu, ka man Sāra patīk, un tāpatās mēs turpinām braukt kopā vilcienā, darīt šo, to un tā tālāk, tad, tajā mirklī es domāju, nevar jau palikt tā, ka man ir šitādas sajūtas, pret viņu, un tanīpat laikā es viņai nesaku, mēs kaut ko kopā darām, viņa nemaz nezina, ka es tā jūtos, bet tanīpat laikā es esmu blakus, un man viņa patīk, un es viņu skatos jau tādā veidā. Būtībā es par to arī ļoti atklāts. Es viņai pateicu, es vēlos satikties, es vēlos parunāt. Satikāmies, pateicu, visu, kā jūtos, bija tagad atskatoties tiešām tāds traks mirklis savā ziņā, neērts vai ne, bet tas bija svētīgi, vajadzēja būt tam godīgumam, tai atklātībai, un no tāpēc tikai tālāk nāca svētības, jo, ir iemesls, kāpēc mēs tur esam, un vai ne, vēl atzīstiet patiesību, vai ne, un tā darīs jūs brīvus. Varbūt tā nospiestība iekšēji varbūt.
šitais tenere, kur raustās. Ir tā nospiestība savā ziņā, bet tagad tu to atklāji, vai ne, tas tiek celts gaismā, tad uzreiz tāds kā, miers, tev novaļās, nezinu, akmens no sirds savā ziņā, tā, ka tu beidzot esi pateicis. Tā kā noteikti tas būtu viens tāds punkts, kas, teiktu, labi izdevās un bija svētīgi. Jā, un tas arī ne tikai tad, kad mēs sākām draudzēties, bet arī vispār visas draudzības laikā tas bija kaut kas, tas ir kaut kas, kas vispār man tā kā cilvēkos patīk, un man tas liekas ļoti svarīgi, ka tomēr, ka mēs esam patiesi viens pret otru, jo citādāk, tā kā kāda jēga, ja mēs neesam patiesi, tad, jā, es neredzu jēgu baigi, ja mēs draudzējamies neromantiski, vienkārši vispār, kāpēc, lai mēs nebūtu patiesi vēl, jo vairāk tāpēc, ka mēs esam kristieši, mēs zinām, ka mēs esam tikai cilvēki, mēs zinām, tā kā, cik lielu žēlstību Dievs mums ir izrādījis, kāpēc, lai mēs, visiem rādītu to, ka mēs esam kaut kādi svētie, ja mēs ļoti labi zinām, ka mēs neesam, mums vajag palīdzību. Tas tāds overall, tā kā vispār, kas man cilvēkos svarīgi, un tas bija arī mūsu draudzībā. Un otrā lieta, pateicos, otrā lieta, ko, manuprāt, mēs darījām forši, kas man ļoti patika, bija tas, kā mēs pavadījām laiku kopā. Mēs sākām draudzēties Covid laikā, līdz ar to mums tur tā situācija tāda īpatnēja diezgan, kad bija diezgan daudz brīvā laika. Varbūt nebija tik daudz arī jauniešu pasākumu, kas, manuprāt, ir forša vieta, ļoti forša vieta, kur satikties, kur pavadīt laiku kopā, bet tas mums mazliet vairāk izpalika, bet kā mēs atradām alternatīvu, tas bija tas, ka mēs ļoti daudz laika pavadījām viens ar otru ģimenēm. Pat īstenībā pirms mēs sākām draudzēties kaut kādā sakarā, mēs vienkārši darījām daudzas lietas kopā. Vairāk laikam Gustavs ar manu ģimeni, jo es dzīvoju kopā tajā laikā ar mammu un māsu, un vecāmam arī tur ik pa brīdim bija, un tad viņām vienkārši visām ļoti patika Gustavs, mums bija foršs laiks kopā, mēs kaut ko braucām staigāties, kaut ko, tādas lietas darījām, kas liekas tā kā tik jokaini cilvēkiem, kur pat nedraudzējās, bet jā, visas draudzības laikā mēs ļoti daudz pastaigājāmies, braucām visu kaut kādos pārgājienos, un tur veidojās ļoti foršas sarunas mūsu starpā, kas arī ļāva mums būt atklātiem, tas, ko mēs jau iepriekš teicām, un kad tiešām mums sanāca iepazīt vienam otru, un nebija tik, mēs gan sarakstījāmies un diezgan daudz, bet man prieks par to laiku, ko mēs pavadījām nesarakstoties, jo tā ir, kā jūs sakat, ka tur var reāli iekāpt otra cilvēka dvēselē, un tā ir tāda reāli tāda traka lieta, kas man liekas paliek aizvien trakāka tikai. Bet jā, tās pastaigas bija baigi foršās un jā. Vai ļoti ātri jūsu ieteikums 2 veidi, kā vajadzētu pavadīt laiku pārim pirms laulības un 2 veidi, kā nevajadzētu pavadīt laiku? Kā noteikti vajadzētu, tiešām iesaku, kā jau minēju, tās, teiksim, kaut kādas garākas pastaigas. Tevi nolikts telefons malā, jūs staigājat ārā svaigā gaisā dabā. Nav nekas cits, neatliek nekas cits, kā runāt. Ja? Un, ja tu esi atklāts tā kā patiesas skaits, tu negribi, lai otrs iemīlas kaut kādu lomu, ko tu tur tēlo spēlē. Tu gribi, lai otrs mīl tevi par to, kāds, ka tu vari būt atklāts. Ja? Un tad, kur tev ir tā iespēja, jūs staigājaties, ja? Tas ir viens veids. Otrs veids, kā noteikti ieteikt, man liekas, arī tas pats ar ģimeni vai ar kaut kādiem šitos jauniešu pasākumos, teiksim, kopā ar kādu jauniešu grupu, ja tur jauniešu pārgājiens vai kaut kas super variants, ja, un kaut kas tāds mums arī notika bija, bet par to, ko es neieteiktu, noteikti visdrīzāk nevajag tur aiziet kaut kur palikt, devai paliksim pa nakti, kur man vecāki nav mājās, ja, devai atbrauc ciemos, nostīsimies kādu filmu, ja, labāk nē. Mhm. Tev ir kaut kas piebilstams? Vēl viena lieta, kā nevajadzētu... mēs tad, kad runājām, es teicu Gustavam, ka man bija prieks, ka mēs negājām tādos randiņos īstenībā. Mēs ļoti maz bijām tur, aizgājām pēc kafijas vai aizgājām uz kino, un man tas patika. Tas nav kaut kas, ko es neiesaku, ka tā nedariet, ja? Bet man patika, ka mēs to nedarījām un ka mums nebija tā. Jā. Bet es laikam nevarētu vairs neko pateikt, ko nevajag. Jā. Un tad pēdējā lieta no jums.
kāda, ko vajadzētu darīt savādāk? Ko darīt savādāk? Viens, ko mēs nopratām no 2 lietām, viena ir par mentoriem. Un tas bija tādā ziņā, ka patiesībā varējām noteikti mēs meklēt kādus, kas jau ir pieredzējuši laulībā, bijuši, teiksim, pāri cilvēki, kuriem varētu, tīri parunāt, par to, kā pirms vispār precēšanās, pirms tur sadarināšanās, draudzības laikā, kas viņiem bijis pēc tam arī kā jau sadarināšanās laikā un laulības laikā, tas noteikti kaut kas, kas mums pieklaboja un kas būtu noderējis vairāk tādi jau tiešām cilvēki pieredzējuši, kuri ir bijuši laulībā, ar kuriem parunāt, kuri tam izgājuši cauri un kuri ir labi piemēri, jo mums abiem diviem ģimenēs vecāki ir šķīrušies, vecāku laulības ir izjukušas, un tur mēs esam varējuši mācīties tikai tik, cik tā kā, varbūt kā nevajag, no sliktās pieredzes, bet tad kaut kādu tādu to labo pieredzi, rekur no tiešām superīga, tā kā stipra ģimene, es teiktu, ka tas tā kā, tas iztrūk un būtu bijis vairāk tādu piemēru vajadzīgi. Jā, bet tas ir tādā ziņā, ka mums pašiem vajadzēja izrādīt iniciatīvu vairāk, un es domāju, ka mums aizvien vajag to darīt un to mācīties, nekautrēties, un jo mēs sākām draudzēties ļoti, ļoti jauni, mēs aizvien esam šausmīgi jauni. Jā, mums ir 16 gadi. Un nezinu, man laikam likās tā kā, tur neviens jau man neņem nopietni, ko es tagad tieši prasīt, kādam tur man palīdzēt vai pastāstīt. Nē, tā kā es esmu tikai pusaudzis un tā, bet nevajadzēja tā darīt. Vajadzēja vienkārši iet runāties. Prieks par to, ka tagad arī sāk jau arī mūsu vienaudžu starpā parādīties arī pāri, ar kuriem varbūt drusku vairāk tās sarunas veidojas kaut kādas reālākas, jo tie vecākie pāri ir ļoti svarīgi, bet viņi jau ir izgājuši tam cauri, un tad tu tikai dzirdi no jums, jūs dzirdat tikai to wow, tagad viņi saprot, un nedzird vairs to daļu, ka viņi iet reāli kaut kam cauri, kam tu arī tagad ej. Tā. Jā. Pirms mēs turpināsim daži jautājumi no auditorijas, tu pieskāries randiņiem. Ir jautājums par to, cik kristiešiem vispār ir ok iet uz randiņiem. Pat ja jūs vēl neesat pāris, bet jūs vēlaties iepazīt viens otru, vai to ir ok darīt caur randiņiem, vai nē? Vai ja es eju uz randiņiem, tas nozīmē, ka viņš ir tās īstais un es to saprotu? Nē. Droši ej uz randiņu, ej saproti. Kas aizies randiņu? Kas ir randiņš? Tas jau nav, ka tu tagad rekur randiņā bučosimies vai kaut ko tā vai tā. Nē, kas ir randiņš? Tu rekur klau, atnāc iedzersim kopā tēju, ja? Ja man ir šitā tēja, kas man garšo no Anglijas, iedzersim viņu kopā, un jūs aiziet, jūs padzerat tēju, un tā, vispār es gribētu tevi iepazīt tā kā vairāk, ko tu domā par šito vai par to, kāds tev skat, un jūs kaut kā parunājat, un tu saproti, un tu varbūt saproti, tā kā labprāt vēl kaut kad parunāt, vai tu saproti, ok, prieks bija pārdāt, paliksim šitik tālāk neiesim. Es nepiekrītu. Okay. Es domāju, ka labākais veids, es nedomāju, ka jāiet uz randiņiem, man tas liekas dīvaini. Tāda veida, kā tevi padzird. Nē, man tas liekas dīvaini, manuprāt. Es domāju, ka tie paši jaunieši vakari un kaut kādas tādas lietas, tā ir forša vieta, tur, nezinu, varbūt neesi kaut kāds krīps, kurš skatās no malas vai tā, bet tā kā aizēj parunājies tur tajā starpā. Bet tur ir grūti būt arī savā ziņā brīvam, tādus jautājumus uzdot kaut ko vairāk var. Es piekrītu, es arī Sāru pirmo reizi tā ieraudzīju, es viņai pateicu Čaka Norisa joku, tā kā es viņu atmods vakarā redzēju savai muguras sēžam. Tas bija tas, kā mēs iepazināmies sākumā, jā. Bet tā kā viennozīmīgi, bet ja kaut kā jau tā dziļāk vai tā, to arī lielā plašā tā kā, cilvēku grupā to iespējams varbūt grūtāk izdarīt, nekā jūs kaut kur divi tā parunājat, ja publiskā vietā. Kas tas bija par Čaka Norisa joku? Nezinu, iespējams tas bija, ka tur Čaks Noris iesita tur ciklopam starp acīm, vai ka viņš ar bezvadu internetu nošņauts cilvēku vai kaut kas tāds, bet... Sāra, tas bija smirks, tad saprat, ka šitais čist nebūs tās. Tā kā kaut kas tur bija, jā, man liekas, vēl atceros to skatienu, es tā kā pagriezos, es pateicu, man sēž blakus Ronalds, es pagriežos, pasaku joku, un viņa tā... Jo viņa nemaz nesadzirdēja kārtīgi, ko es pateicu. Viņai bija tāds, jā, tu vispār neko nepateici, ne čau, vai paklau joku, vienkārši saki. Wow. Kaut kā tā, jā. Ok. Tas kaut kāda veida skar arī randiņus, bet jautājums tāds, vai Dievs var izmantot Tinder?
Pēc personīgās pieredzes nepateikšu. Man liekas, ka Vladislavam ir viedoklis. Jā, varbūt Kitē vai Vladislavam ir ko teikt. Pameta zem busa. Paldies, Elī. Es nezinu. Es tiešām nezinu. Es domāju, ka var. Jā. Bet par tiem randiņiem es gribēju pateikt. Jums jāsaprot, ka es nereāli mīlu savu tēti, un es viņu ļoti vērtēju. Ja? Un tā tālāk, es neatkārtošos. Bet viņš man vienmēr teica tā, Kitī, dariet visu tā, kā es tur būtu blakus. Un jums jāzina, ka debes tēvs ir ar jums vienmēr blakus. Un es saku, mums tiešām, paldies Dievam, man bija nereāli kruts Džeks, mans vīrs, kur es tajā brīdī negribēju vienkārši kaut ko pašņakarēties apkārt. Es gribēju reāli pēc tam foršas attiecības. Un viņš ļoti to ievēroja. Un tāpēc arī man bija ļoti svarīgi, ka viņš aizgāja pie mana tēta, jo es zināju, ka viņš būs atbildīgs. Jā. Un par randiņiem runājot, jā, man liekas, ka nereāli forši ir būt starp jauniešiem šeit. Es atceros, ka mans tēvs arī, kad es viņam pateicu savu pirmo simpātiju, ziniet, ka viņš man teica, Kitī, tu esi pārāk maz parunājusi ar pušiem. Un tas bija domāts, kā arī šeit draudzē. Ja tu ieraugi pirmo puisi un tā ir varbūt tā pirmā saruna, tu pasaki viss, te izstāst, ka būs, tad parunājas vēl, jo ir ļoti puiši ir rīktīgi forši. Un ir jārunājās, un mums nevajag tur arī savā starpā, nebūsim bērndārs, ja? Bet runājamies šeit, draudzējamies draudzē, pirms dievkalpēm atnākam, ejam kafejnīcā, dzert kopā kafiju. Kāpēc? Nē, tas ir izcili sākuma randiņi. Ja? Es neteiktu, tur braucam mājās pie manis dzert tēju, ja? Tā kā Gustavs ir teicis. Bet es teiktu, devai, atnākat ātrāk, es jokoju, atnākat ātrāk uz draudzi, padzert kopā kafiju, un te ir ļoti garšīgas maizītes dažreiz, jā, pēdat pusdienas. Tā kā, jā, es teiktu tā, ka, saprotiet, šito man toreiz pateica, un man tas tik ļoti palika. Pirms es gāju ar randiņiem, ar Vladisłavu, jā, un pirms tam. Es negribu te baltu un pūkaini būt, tāpēc, ka man pirms tam bija tiešām neforši piemērs, ja? Tā kā es saku, internetā mēs tur visu tā sarakstījāmies, ja? Un viss, ja? Un es pazaudējos. Jā, un viņš man teica, Kitī, tu būsi kāda sieva. Un kāda tu gribi būt sieva? Kāda tu gribi, lai tavs vīrs ir ar citu meiteni patreiz? Jo pirms viņš man nav bildinājis, viņš ir vienkārši vīrietis, kas pēc tam kādu apprecējas. Saprotiet? Jūs saprotat to man domu, ja? Tā kā es esmu kāda sieva, kas patreiz vienkārši runā ar puisi, kurš nav man neko nesolījis, neko. Tā kā es vienkārši ieteiktu, ka tas ir tāds arī foršs veids, kā to redzēt. Ja? Un jūs esat tā vērtas, ka Džekam ir drosme pazvanīt tavam tētim un varbūt pajautāt, ja? Vai mammai vai brālim, kurš tev ir kāds tuvs cilvēks autoritāte tavā dzīvē. Ja? Tā kā tā. Super. Un tad vēl viens jautājums, un tad turpināsim ar jūsu pieredzi. Kā var zināt, vai puisis meitene ir vienkārši jauks, vai viņš izrāda simpātijas? Tas ir tas, kas man tā kā patika arī tajā, ka Gustavs man vienkārši pateica, tāpēc, ka man nebija jādomā tādas lietas. Man liekas, tas ir ļoti mokoši meitenei. Vai tas bija tā, vai tas bija šitā, varbūt tas vienkārši par to domāju. Tad naktī nevar aizmigt, tāpēc tu domā, jo viņš uz mani tā paskatījās. Ārprāts. Kurš to grib? Tā kā man liekas, neviens to negrib, nevienam tas nav vajadzīgs, un tāpēc es vienkārši gribētu, ka mēs esam starp tādiem puišiem, kuri var pateikt. Un tad jums varbūt mazliet neērtas sarunas, jo nevienmēr tas tur izvēršās tā, ka, jā, tu man arī patīc, un tagad mēs viens otram patīkam, un tagad, blā, blā, blā. Bet es gribētu vienkārši... Vai meitene var paša paprasīt, paklau, vai man tā šķiet, vai... Jā, un es varu iztēloties, cik tas ir nērti un cik ļoti to negribās, bet man liekas, tevis, tās meitenes dēļ, tev sevis pašas dēļ, vienkārši izdari to nevis tā kā, jā. Nemelo, saka, kā ir. Jā, jā. Ok, paldies. Tad turpināsim ar tām 2+1 lieta. Tad sāksim šoreiz ar jums. Ok, vēl viena lieta, kas ir, ko es teiktu, ka mēs pieturam viens otru pie augstiem standartiem.
kas ir ļoti svētīgi, ļoti labi un, protams, varētu vēl labāk, ja, un gribas vēl labāk, bet ko es ar to domāju? Mēs zinām, ir rakstvieta vai nekā dzelzstrina dzelzstā vīrstrina vīru. Es nedomāju, ka laulībā ir paredzēts kaut kā baigi citādāk, ka jūs apprecēties un tagad mierīgi nekāda trīšana nenotiek. Iepriekš jau minēju par dimantiem vai ne, ka ir tas tā savu veidu tā kā slīpēšana, jā, un kaut kāda šī te, es pat tagad pazaudēju vārdu, bet būtībā notiek šī te slīpēšana un ir tur savs karstums un sava neērtība, bet tomēr tā trīšana notiek, jā, un kaut kādas liekās daļas visas tiek pietrīts, jā. Jūs pietarat viens otru pie tiem kaut kādiem standartiem, tā kā nē, devai palūdzam vakarā, pat kad ir slinkums, izdarām šo, izdarām tā kā to, un visas šīs lietas, un tas ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski, manuprāt, ka mēs tā paskubinam viens otru un pieturam pie tiem standartiem un vienkārši savā ziņā izaicinām viens otru, jo es nevēlētos, teiksim, būt laulībā attiecībās, kur otrs mani vispār neizaicina, ja? Es ticu, ka Dievs saliek kopā ar cilvēku un ka jums vajadzētu tā kā, spēt izcelt otrā to labāko. Ja? Un kā tu izcels to labāko, ne jau tā kā, vienalga, tu tur dzīvo kā gribi, es nemaisīšos, es negribu nekādu kašķi, es negribu domstarpības, jo, tas būs kaut kāds neērts moments. Nē, tā kā vajag tās lietas celt gaismā un vajag būt tai atklātībai un vajag pieturēt pie tiem standartiem un es ticu, ka tas ved uz svētīgām attiecībām. Tā kā tas ir viens punkts. Mm-hmm. Jā, par tādu vairāk no dzīves piemēru šajā lietā, kas bija tieši man personīgi, mums bija tā, ka Gustavs vispār man ļoti daudzas lietas ir iemācījis. Tādas, tā kā tagad mēs tikai 2 gadus esam laulībā, bet tagad man liekas ārprāts, kā es dzīvoju iepriekš, kā es varēju, teiksim, darīt tā vai darīt šitā vai domāt tā. Un viens piemērs, ko es varu pateikt uzreiz, ir, ko man Gustavs ir iemācījis vai ko mēs kopā, bet vairāk caur Gustava iniciatīvu esam tā kā izaudzinājuši sevi, ir, ka, ja tu kaut ko pasaki, tad tam ir nenormāli liels spēks. Tā kā tu nevari vienkārši pateikt teikšanas pēc. Tas attiecās gan uz kaut ko, ko tu, pieņemsim, pasaki, ka es tev palīdzēšu vai es kaut ko izdarīšu. Tas ir attiecībā uz visiem cilvēkiem, nevis tā kā tikai laulībā, bet tas ir viens, ko viņš man ir iemācījis, ka tā kā, kas? Jā. Vēl pasīk. Davai, lai mēs mazliet ātrāk varētu virzīties uz priekšu, varbūt īsāk, ja? Pašu principu, to lietu, un tad mazliet paskaidrot. Ja mums būs jautājumi, mēs tos uzdosim. Un tad pavisam īsi, tā otrā lieta, kas mums labi izdevās, ir lūkšana, ko mēs sākām arī jau draudzības laikā. Mēs sākām lūgt kopā, tas bija gan tā diezgan mazas lūkšanas, tur stacijā atvadoties, tur iekāpjot vilcienā, tur pateicāmies Dievam par šo dienu, sākām tā pamazām audzināt sevī to, ka mēs lūdzam kopā, lai gan sākumā nebija tādas nopietnas lietas, par ko lūgt, bet kad tur var sakot, lūkšana. Super. Lūkšana, un mēs lūdzām gan pirms sākām draudzēties, gan kad draudzējāmies, gan sadimnājāmies, un arī tagad laulībā esot. Tā kā vienmēr ir jālūdz gan individuāli, gan kopīgi. Es teiktu, tas ir ļoti būtiski. Super. Un tad viena lieta, pie kā mums ir jāpiestrādā. Jā, tas ir raksturvieta vai ne Jākaba 1. vēstule 19. Jākaba vēstule 1. nodaļa 19. pants. Esiet čakli klausīties, ko ir runāt, ko ir dusmoties. Es domāju, pie tā var daudz strādāt, jo tas, es teiktu, kas, vajadzētu piestrādāt, lai ir tā atmosfēra, tā kā, ka tu vari būt pārliecināts, ka tu otram izstāstīsi kaut ko, kas tev ir sirds, ka tu vari būt atklāts ar viņu, ja? Un ka viņš nesāks dusmoties un tā, jo tad, ja viņš, ja tev ir tāds priekšstats, tad tu nevarēsi atklāties, bet ja jūs strādājat pie sevis pie tā, ka labi, es čakli klausīšos un būšu lēns, runāt lēns, dusmoties, ja? Tad arī būs tā atmosfēra, ka jūs varēsiet viens otram stāstīt, un tu nevis dusmās, tā kā mēs arī tur briesmons, ja viņš tur dusmās, tur to pasaka, nē, tu uzklausi, un tad tu vari arī, pat ja tev ir tā kā smagas emocijas, tur dusmas, tu vari mierīgā balsī to pateikt. Un jūs varat to mierīgi izrunāt, un viss ir kārtībā. Tā kā tā. Ok, super. Paldies. Pie vēl vienas labās lietas, paturpināt to iepriekšējo to atklātību, noteikti ir arī tās robežas, ko mēs tā kā sakam, ka mums tā kā nebija draudzības laikā baigie, tā kā hype, strīdi un vēl kaut kas. Tas bija viens, kurš arī īsti nebija pat, ja godīgi strīds, bet
jā, nu tās robežas. Un tad, kad es gāju pie Kitijas vecākiem vai pie viņas brāļiem, runāties, es te starpbrīdī mazliet padalījos, nebija tā, kad viņi man pateica, ko darīt. Konkrēti, piemēram, Kitijas tēvs, un es to nedarīju īstenībā, starp citu, tāpēc, kad viņa ir mācītāja meita, bet tāpēc, ka man likās, ka tas ir pareizi. Mazliet esmu, tā sakot, vecmodīgs klasiķis, man liekas, ka tas ir pareizi, un es tā izdarīju, un tad Kitijas tēvs man patiesībā nosēdināja un pateica, nu, stāsti. Un man bija jāizstāsta, kāds tad ir mans plāns, kā es to redzu, un tad vai nu viņš piekrita, vai teica, piemēram, konkrēti par to, ka es teicu, nu, ja mēs esam randiņā, tad es atvadīšu līdz 9. Un nu, tā kā, tu saproti, ok, daram tā. Jā, nu, tu minēji par to, kad iedomājies, kad tēvs vienmēr ir blakus vai vēl kaut kādīgi, tad vienmēr man bija tā mūsu noruna, kur es kā Džeks turēju. Un, iespējams, nezinu, jauniešiem tas var izklausīties muļķīgi mazliet, bet mēs pirmoreiz nobučojāmies, kad mēs jau bijām sadarinājušies un mēnesi pirms laulībām. Un tā kā mēs vispār nepārkāpām neko. Es atceros, ka mēs pirmo reizi Rundāls pilī sadevāmies rokās. Mēs bijām, man liekas, tuvu jau 8-9 mēnešiem draudzējušies, un tā bija satriecoša sajūta. Un tas bija tā, kad mēs zinām, ka tur nav nekā tāda. Tas nav tā, ka es vakar satiko, šodien jau sadodos rokās, un tad rītā jāpērk grēcams. Es to nobildēju, pēc tam uzliku uz krūzes to bildi. Vai tā krūze joprojām jums ir? Jā. Es varu uzdot jautājumu? Jā. Es gribu uzdot jautājumu Vladislavam. Tev ir meitiņa, jā? Es gribu zināt, vai ir kaut kādas lietas, teiksim, ja viņas draugs atnāktu pie tevis nākotnē, vai ir kaut kādas lietas, kuras tu viņam teiktu? Nu, tā kā. Pirmkārt, ja viņš atnāk, tas rīkotos ļoti labs piemērs ir Vilnis, gan kā mācīties, gan kā vīrietis, un es darīju tieši tāpēc, devai vecīt sēdies un stāsti, ko tu gribi no manis. Un ja tev ir dūša, teiksim to tā nosaukt, atnāk pie manis, tad būs dūša atvērt savu muti, pastāstīt un turēt savu vārdu. Un noteikti, kad esat tie, kas ir TikTokā, Instagramā, vēl kaut kur, ir tādi mazie video rullīši, es saku, es neesmu sens, bet vecs esmu, tā kā Rīls, jā. Un tur ir, piemēram, tā, kad atnāk pie meitenes jaunais puisis, un tēvs tāds, čau, jā, es zinu, tu tur tāds un tāds, ienāc te garāžā, un tur ienāk garāžā, un tur tādi 5 čomi, vai ne? Tas būtu tāda pirmā motivācija, pirmām kārtām uztrenēties dēļ meitas, un otrām kārtām, satikt tā, kad lai viņš saprot, ar ko iet darīšana. Mhm. Okay. Un tad tā vēl viena lietiņa, kas man liekas būtiska, ir, bērniem mēs braucām uz šejienu, un mēs bijām sastrēgumā, un es prasīju, ko jūs teiktu? Un viņi teica, tas, ka jūs, tur viņi nosauc, bet viņi teica, tas, ka jūs vakarā vienmēr sakat, ka jūs gribat viens ar otru pavadīt laiku, ja? Jo bērni gribētu, lai mēs sēžam pie viņiem līdz nakts vidum, ja? Un tu jau stili, ja? Un vēl runājam, un tā. Un tad es tā iedomājos, jā, kad īstenībā, kad mēs esam viens otra fans. Un iedomājieties, es jums to saku, un es saprotu, man arī ir viens pāris, kurš man bišķi kaitiņ, jo man liekas, kā var visu laiku būt tik pareizi, ķipa, ja? Jo mums ir ļoti arī nepareizi, strīdiņi un tā, vai negadās. Bet tas, kad es tiešām fanoju pa Vladi, bet viņš ir nereāli atbalstošs, jo meitenes, ja, piemēram, tas, ka Džeks pazīst tevi, tas nozīmē, ka viņš ieklausās un viņš arī ņem kaut ko vērā un atbalsta. Ja. Piemēram, man bija sākumā, mēs apprecējāmies, tikko man gribējās rakstīt blogu. Viņš man atrada mājaslapu, kurā viņš samaksāja, ka Mozello tas bija. Pēc tam es gribēju tur kaut ko vēl darīt. Viņš sagādāja tā, lai es to varu darīt. Pēc tam es vēl kaut ko gribēju. Man gandrīz neviena no tām iecerēm nav izdevusies. Es viņu neesmu turpinājis. Bet viņš vēl aizvien ir tā kā vienmēr atvērts. Kā viņš var mani atbalstīt. Un tāpat arī es gribu viņu atbalstīt, jo, jā, mēs dzīvojam šo vienu dzīvi, un es gribu būt tā foršā sieva un tas fans par viņu. Un man likās tik forši, ka bērni to arī redzēja, jo tas arī diezgan, jā. Un tā viena lieta, kas neizdodas. Te man ir jāpasaka milzīgs jums paldies, ka jūs to pieminat. Tāpēc, ka tas, kā jūs lūdzat kopā un visa šīs lietas ir nereāli forši. Starp citu, vispār neliekas, ka jūs esat 2 gadus laulībā. Liekas, ka ir vairāk.
Jo mums tas pieklubo. Mēs esam diezgan pašpietiekami tādā ziņā, kad mēs lūdzam kopā, nepārprotiet, lūdzam ar bērniem, lasam bībeles, bet bieži vien, teiksim tā, manas cīņas ir manas cīņas un manas sievas cīņas ir... Tā kā, jā, un īsāk sakot, tas ir kaut kas, kas mums vairāk ir jādara, jāpiedomā pie tā, un mēs pat īstenībā pirms atbraucot pie jums šeit, runājām, ka varētu viens otru iedrošināt ar rakstu vietām, vismaz sākt reizi, nedēļā vienkārši aizsūtīt kaut ko tādu iedrošinošu. Mēs abi lasam, mēs abi zinām, bībeli, rakstvietas un tā tālāk, bet varbūt kādā mirklī tas ir palīdz un pacilājoši un tā tālāk. Kādā mirklī? Jā. Nē, vienkārši tā sezona tāda, ka mēs apzināmies, ka tajā mums ir vairāk. Super. Mums noteikti arī daudz tajā ir jāaug. Jā. Bet, jā. Mums ir daži jautājumi no Instagrama, ko cilvēki zinot, ka jūs būsiet viesi, atsūtīja mums. 2 jautājumi, pirmais no viņiem. Kuru rakstura īpašību jūs novērtējat viens otrā visvairāk? Un, lai būtu īsi, īpašība un viens teikums, kāpēc? Jā? Vlad, tu vari sākt. Paldies. Es novērtēju Kitijā jautrību. Ja es esmu tāds mazliet mierīgāks un tā, tad viņi ir tā, ja bērni grib tusiņu, viņi paprasīs mammai, vai drīkst ieslēgt, piemēram, tur dejošanu vai dziesmas, un trakākais nevis tas, ka viņa pateiks jā, bet viņa pievienosies un viņas pārklieks. Un godīgi sakot, ja gribās jautru balīt, tad viņa ir tā, kas spēja noraut jumtu. Super, paldies. Tas, ka Vladislav jā ir jā un nē. Un pēc tam vēlāk laulībā tu to ļoti jūti. Ja pirms tam tā liekas, vienalga, nākamreiz sajies, ja? Nē. Ok, paldies. Jā, es teiktu, ka viena no ir iejūtība. Sārai, kas ir, ka, tā, kad ir kaut kādas lietas, teiksim, man vai tu redz kaut vai kādam citam apkārt, tas, kā viņa pati, tu redz, ka viņa līdzi jūt, ja? Un ka viņa tā kā izjūt to situāciju, saprot, un kāda viņai ir sirds par to kaut vai kādam citam, kāda ir tā sāpe, ja? Cik viņa ļoti tajā ir iekšā. Es teiktu, ka tā viennozīmīgi ir viena no viņas rakstura īpašībām daudzajām. Man arī, es nevaru izvēlēties, bet arī līdzīgi, kā Kitī teica, ka vīrs un vārds, ka man nebūs jādomā, vai viņš tiešām tā domāja vai tā. Es zinu, ka Gustavs ļoti uzmanīgi izvērtē to, ko viņš saka, viņš to ir lieliski iemācījies un turpina vēl vairāk mācīties, un to es ļoti novērtēju, jā. Super, paldies. Un tad pēdējais jautājums tieši Krasnikovu ģimenei. Vai varat pastāstīt vai vispār iezīmēt sev, kas bija pirmais brīdis, kad tā patiešām sapratāt, apzinājāties, ka esat ģimene? Kad esam ģimene, protams, pēc laulībām attiecīgi, un mums, tas bija 2. rītā, laikam, vai kaut kā tam līdzīgi, ka mēs braucām, Kitī ievācās pie manis pēc laulībām, un mēs braucām pirkt mēbeles. Un man bija jāsagādā busiņš, kur likt matraci un tā tālāk, un visiem nav noslēpums noteikti, kad kāzās dāvina to lielo piķi, vai ne? Un tad tu jūties kā miljonārs, un jūs pērkat visu, kas jums vajadzīgs, un dažreiz, kas nav vajadzīgs, bet tajā mirklī jūs to pērkat ģimenei. Jūs to pērkat sev, nevis katrs sev atsevišķi, protams, arī tādas lietas, bet jūs pērkat kopīgi matracis, kopīgas traukus un tā tālāk. Man liekas, tā, man. Jā, tas man bija sajūta, ka es uz debesīs vienkārši. Un viņš vēl visam piekrita, tur gulcēja puķēm un visu. Tā kā tas bija, tagad vairs tā nav. Bet par ģimeni ir tā, ka īstenībā, varbūt nemaz tik ātri, tas arī nebija, tā, ka viņš ir manas mājas, tas atnāca varbūt pēc tam, ja, kaut kādu laiciņu, jo jūs pamazām arī atraisaties no tām ģimenes saitēm, kas man bija tēvs un mamma ļoti tuvu. Un lēnām es pieķēros pavisam viņam, jā, tā kā, bet jā. Super, paldies. Tad mēs varam uzdevināt aplausus mūsu ciemiņiem. Paldies par jūsu stāstiem un pieredzēm.